Jā, nu tāda gara izspēle pagaidām bez metiena un Miteļa Rēdliha raidījums arī pa vārtu. Tiešām ļoti ilgi mums rādīja. Jā, īsti mēs neredzējām, kas tur notika. Jācer atkārtojumā redzēsim, teiksim tā, ļoti īpatnēja rādīšana pagaidām šim hokejam. Arī vairāk par jums neesam redzējuši. Skats, ka Miteļa Rēdliha metiens bija. Skaidrs, Karsums. Mārtiņš Karsums. Bruklers atsita, ja pa stabiņu trāpīja, nav svarīgi. Nu, katrā ziņā viņš pazaudēja Rīgu no savu redzeslokli. Karsumam 14. vārti spēlēs. Viņš nespēlē, tagad atkal ir laukumā. Un Rīgu vārtos! Jā, nu tādi zināmā mērā kuriozi vārti. Kāds pielika nūju? Vai nu mūsējais, vai nevar saprast, bet katrā ziņā Ripi ir vārtos, bet uz vārtiem Šindels. Šindels, jā, Jakobs Šindels. Un tagad jau mājnieki dodas uz priekšu. Enlunds, somu hokejists. Ļoti veiksmīgi viņš. Tarasenko. Atstājām. Samazina rezultātu starpību. Skatāmies vēlreiz, nu, kā trāpīja uzreiz pašā augšējā stūrī. Šeit Mārim Jučeram, protams, ļoti sarežģīti bija glābt komandu un ļoti labi piespēle no aizvārtas viņam. Dinamo, Dinamo, Riga, Dinamo, Dinamo, Riga, Dinamo, Dinamo, Riga, Dinamo, Dinamo, Riga. Diemžēl nevis bija viņam klāt, bet atšķirīts. Mums bija pret vienu. 5-2. Nu, ļoti dziļi palikām. Visi nepaspēja vienkārši atgriezties aizsardzībā. Skatāmies, Suglovs gūs savus otros vārtus šajā spēlē. Viņš izlīdzināja rezultātu, viņš guva arī 5. vārtus. Pateicoties viņa pūliņiem, tā tiek saglabāta. Ozoliņš. Un Ripa vārtos pēc Mārtiņa Cipuļa piespēles. Teicam piespēle Ozoliņām un vārds šajā spēlē Sandim Ozoliņam. Rezultatīva piespēle Cipulim. Cipulim tā ir 6. rezultatīvā piespēle. Un rezultāts kļūst 3-5. Šodien ar Magdeburgas Metalurgu spēlē. Otrais periods 0-0 tur, jā. Miteļs Rēdlis ar Ripu. Šajā brīdī skan sirēna par spēles beigām. Otrā uzvara pēc kārtas Novosibirskas Sibir komandai. Pirmais zaudējums pēc 5 uzvarām pēc kārtas Rīgas Dinamo komandai.